Labdien! Mani sauc Nikita Martovs. Es esmu pirmā kursā students fakultātē REB-J2 grupā. Manējais uzdevums datormācību studiju darbam bija uztaisīt programmu, kura zīmēs grafiku trešās kārtas polinoma. Tā kā programma bija taisīta Python valodā, IDLE vidē un izskatās mums sekojoši. Te mums ir 208 rindas koda un programmā tika ņemts vērā visi noteikumi, eventi, gan tas ir pelītes bīdīšana, gan klikšķināšana, gan rullīša griešana, un tā tālāk. Tūlīt tas visu parādīšu, pastāstīšu tuvāk. Tā kā palaižot programmu, mums uzreiz atveras dekarta koordinātas asis, un apakšā lodziņus mēs varam ievadīt koeficientus mūsu funkcijai, ja? Šitos te A, B, C un D. Tā kā, piemēram, A mums būs 0,1, B būs 0,4, C paņēmsim -5 un D būs 7,8. Zem nospiedām labā pusē podziņu kalkulīt, kura mums uzreiz saskaita un uzzīmē visu likni uz grafiku. Pašlaik mēs redzam, ka grafika maksimums, kurš mums mēdz būt interesants, ir ārpus loga. Un priekš tam bija realizēta funkcija, kura saucas drag, un ļauj mums pavilkt grafiku un apskatīt, kas tur notiek tomēr ārpus. Ja? Un bīdot grafiku, ka jūs varat redzēt, visas asis tāpat kustās un mainās savas vērtības tā, ka vajag. Ja? Un pašlaik mēs redzam, ka šitais te maksimums ir aptuveni ap 30,8 un pēc x asīs tas būs 6,5 -5 kaut cik. Un, lai noteikti to vērtību precīzāk, mēs varam uzklikšķināt ar pelīti uz jebkuru punktu, un tad uzreiz mums tiek uzzīmēts, uzrakstītas tas vērtības x un y asīm, kuras ir tieši dotā konkrētā punktā. Tas ir -5,6 un 38 y asī. Tā kā, bet vienlaikus apskatīt gan maksimumu, gan minimumu mēs nevaram, tāpēc bija vēl viena funkcija realizēta. Pagriezot peles rullīti, mēs varam palielināt un samazināt bildi. Ja? Tā kā, lai uzreiz visu grafiku varētu apskatīt kopēju bildi. Kaut kā tā. Lai pierādītu to, ka manējā programma strādā kārtīgi un visi dati sakrīt ar to, kā vajag, man ir atverta Wolfram mājaslapa, kur ievadīti visi tie paši koeficienti 0,1, 0,4, -5 un 7,8 un uzskicēt tas pats grafiks. Vienīgais, kam vajag pievērst uzmanību, ir tas, ka mērogs x asitē ir 10, 20 vērtības platumā, un augstumā te ir 100 vērtības, tā kā viņš ir saspiests 10 reizēs nekā man. Ja? Un tas ir arī redzams uzreiz. Kaut kā tā. Paldies par uzmanību!